Ceļslaide ir kaut kas līdzīgs parastam slaidam, ko esam pieraduši redzēt izpildotos krituslinā. Atšķirībā no slaida klasiskā izpildījuma, ceļslaide tiek taisīts uz citām slidu daļām un pat citādākām virsmām. Lai izpildītu vienkārši royal slaidu, vajag trubu vai kantu. Priekš ceļslaida būs derīga jebkura virsma, pa kuru iespējama slīdēšana. Ceļslaida variācijas ir nedaudz ierobežotākas kā parastajiem slaidiem. Tomēr tās ir diezgan daudz. Izplatītākie ceļslaidi ir Royal, Unity un Full Torque. Mācīties ceļslaidu vislabāk ir pa gludām virsmām, jo tās labāk slīd, mazāk nodilst slīdes. Pirms ceļslaida taisīšanas virsmu būtu vēlams sasmērēt ar sveci, jeb kādu citu parafīnu izstrādājumu, tādējādi slīdēšana būs daudz gludāka un vieglāka. Sīkāk pastāstīšu, kā taisīt Royal ceļslaidu pa kasti. Tātad ieskamies uz kasti pilnīgi pretī tai vietai, pa kur vēlamies slīdēt. Jo taisnāk ieskriesimies, jo precīzāk sanāk slīdēt pa iesmērēto jostu, jo lielāks izredzes uztaisīt šo triku. Ieskrienoties nepareizā leņķī, mēs nevaram noturēties uz vajadzīgās kastes posmu un slīdēšana nesanāks. Piebraucot pie kastes, palacamies, gaisā izgriežam vajadzīgos 90 grādus, lai varētu nostāties Royal pozīcijā. Saliecam kājas. Pareizi ir tādā gadījumā, ja kājas pieskroties kastei uzreiz ir novietotas saliektas un pareizā leņķī. Iesācēji bieži uzlic kā pagadās un tad mēģina kājas saliekt. Ņemot vērā to, ka kaste ir slidena, kājas būs jātur ļoti stingri, jo pretējā gadījumā iespējams, ka tās aizslīdēs uz priekšu. Tātad izmantosim mūsu muskuļu spēku, lai kājas saglabātu vajadzīgo pozīciju. Ātruma izvēle. Gadījumā, ka būsim ieskriejušies pa lēnu, mēs apstāsimies un neaizslīdēsim līdz kastes galam. Jāņem vērā daži faktori. Jo vairāk sasmerēta kaste, jo labāk slīd un var lēnāk ieskrieties. Jo lēnāk ieskrienamies, jo grūtāk noturēt līdzsvaru un kājas. Tas nozīmē, ka jācenšas atrast zelta vidusceļš. Pieredzējuši braucēji to var izdarīt ātri. Iesācējiem iespējams nāksies pasvīst. Noslīdot pa kasti līdz galam varam lekt nost. Ja Royal tika izpildīts pareizi, tad ērtāk ir piezemēties atmugurski, bet braucēji var piezemēties arī kā viņiem labāk patīk. Lai būtu interesantāk, ceļslaidu var padarīt grūtāku un iespaidīgāku. Šoreiz parādīšu Unity ceļslaidu caur latiņas apakšu. Latiņu var pārvarēt dažādi, bet daudz grūtāk un iespaidīgāk ir tai izslīdēt cauri apakšu. Asfalts ir nedaudz nepateicīgāks materiāls priekš ceļslaidu, gan slīdēšanas ziņā, gan arī tajā ziņā, ka ļoti nodilst slīdes, tāpēc tādu triku var taisīt tikai tie, kas labi pieprot ceļslaidu. Royal ceļslaidi pa kātnēm ir jau krietni viens sarežģītāks par visiem tikko kā rādītajiem ceļslaidu veidiem. Lai to labi varētu izpildīt, jāiesilda potīts un citas locītavas, jo slīdot pa kāpnēm ir ļoti daudz triecienu. Sākumā jāieskrienas nedaudz lēnākā ātrumā kā vajadzētu, lai pārbaudītu, kā sanāk. Bet jāpiemetina, ka pavisam lēni ieskrieties nav nekādas jēgas, jo trieciena rezultātā līdz kāpņu galam nonākt nesanāks. Lai uztaisītu šo ceļslaidu līdz galam jāieskrienas ātri. Kājas jātur ļoti stingri un stabili, un jāgaida pēdējie pakāpieni, lai varētu piezemēties. Viga, jo! Paldies par uzmanību, tas bija jūsu DJs Viga Ansī.